Nu, ko, draugi, sākam pirmo daļu zigzag dēlītim. Svarīga lieta. Mums ir vajadzīgi 3 veida koki. Viņi var būt, gaišāki, tumšāki, ja, jo vismaz vienam jābūt tumšākam, tad tas skats, teiksim tā, tas zigzag efekts būs daudz labāks. Tad, ko es izmantošu? Es izmantošu padauku. Man viņš nav daudz, bet vajadzēja pietikt, tas sals ir viss atgriezums. Tad izmantosim Iroko tīks, it kā Iroko, un ozoliņš. Tad no katras koku veidnes mums ir vajadzīga 14 plus mīnus. Es skatos pēc savas biezumenes platuma, jo es gribu dēlīt 30 plus mīnus 30 cm platu. Ja? Garumā viņš mainīsies. To es pēc tam jums izstāstīšu kaut kā. Tad mums vajag tagad sagatavot plus mīnus. Padauks man būs ļoti plāniņš. Ja? Tad ozols būs 2 cm, Iroko būs 2 cm, padauks būs centimetri. Jo mums vajag, lai mums ir 5 x 5 cm tāds līstīts, tad pēc šitā visa pasākuma. Tad tagad sazāģēsim līstīts, ja? Mēģināšu sazāģēt reāli, lai sanāk, piemēram, 5 x 2 cm, 5 x cm, un ozols jau ir 5 x 2, ja? Un tad vienkārši izlaidīsim caur biezumenei, lai būtu smuks un līdzens, un tad līmēsim kopā. Tad sākam materiālu sagatavot. Reāli ātrākais veids, kā piegriezt darbnīcu un vispārējo, ir ar šo skaisto padauku. Paskatās, tur ir šmuks. Tad līstīts mums ir sagatavots, ozols tur mētājās. Padauks plus mīnus ir centimetrs. Iroko plus mīnus 2, ozols 2. Tas mums kopā ir 5, reiz 5, kad mēs salīmēsim. Tad, ko mēs tagad daram? Nākošais solis pēc materiāla sagatavošanas ir izlaidīsim caur biezumenei no abām pusītēm, tā, lai būtu smuki, teiksim tā, ideāli priekš līmēšanas, ja, lai nav tur tās zāģi marks un viss pārējais. Tad bliežam caur biezumenei katru. Sanāk mums ir 7, 14, 14, 14. Visus laižam cauri, bet minimāli nevajag daudz. Mēs viennozīmīgi pazaudēsim biezumu, ja. Bet tāpēc es teicu, ka vajag plus mīnus, lai sanāk 5 x 5, jo pēc tam, pēc visas ēvelēšanas vispārējā, paliks 4 plus 4 plus. Plus mīnus rēķinās to, ka 5 mm ies nostīnē. Tad, let's do it! Tātad, turpinājums dēlītim. Tad, kad viss sazāģēts, sagatavots, noēvelēts no abām pusēm, tā, lai nav zāģa markas, teiksim tā, ja, tad mums sanāk 14 padauki, 14 ozoli un 14 Iroko. Nākošais solis, draugi, ir ļoti, ļoti svarīgs. Tad mēs ņemsim no viena pa katram. Neatceros, kādā secībā bija, man liekas, tur jāskatās pēc krāsām, kā pats grib. Tad paskatīsimies, kā man sanāks. Ņemšu vienu Iroko, vienu padauku un vienu ozolu. Un šos visus 3 mēs salīmējam kopā. Tad mums sanāks tādi 14 gabali, ja nekļūdos. Jā. Tad līmējam kopā pa 3. Šādā veidā. Nevis ozolu kaut kur citur, bet padauks, Iroko, padauks un ozols. Jā. Ja jums būs citi materiāli, protams, jums būs savādāk, bet kā jūs redzat, plus mīnus viņi ir vienādi izmēri, ja? Viņš mainās, tas un sektos, mums tāpat būs jāiet caur biezumenei. Un kāds izmērs ir, var apskatīties plus mīnus, cik mums sanāk, 4,8. Un te ir
5. Nu jā, noņems pusmīnus būs ok. Nu vajag 4,5 man vajag. Jums varbūt būs savādi. Tad līmējam kopā visus. Es vēl uzliku pa augšā un apakšā obligāti. Nu, es ieteiktu personīgi likt, jā, bet tas kā kurš grib uzlika šos vienu augšā, vienu apakšā, lai viņš plus-mīnus izlīdzina. Tad viennozīmīgi būs tāpat būs jālaiž cauri biezumenē, bet plus-mīnus būs ok. Tad viens ir te, viens pa vidu, viens tur, kārtīgi savokam un gaidam tagad rītdienu. Bujaka! Tātad, next step, draugi. Es visu esmu nometis malā, jo man nebija laika. Kā jau parasti. Tātad, pēc pirmās līmēšanas jums vajadzētu sanākt 14 šādiem, un viņiem visiem ir, draugi, jābūt vienādiem, kā jūs redzat. Tad, ko mēs darām tālāk? Mēs izrokam viņus ārā. Tātad. Tagad mēs viņus evelēsim. Es izmantošu biezumeni. Man bija parastā evela, bet, diemžēl, es viņu nopadevu, jo viņi bija māsls. Un mums vajag šo maliņu un šo maliņu noevelēt. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka es ņemšu nosti arī nedaudz no ozola pusītes. Jo mums vajag vienādas malas pēc būtības. Būtu jauki, ja sanāktu gan tādā veidā vienāds. Tāpēc es teicu, ka vajag 5x5 cm, jā. Un pēc tam ņemot nostī, plus-mīnus mums būs kaut kāda 4,5. Tad, let's go! Otrā līmēšana pēc evelēšanas. Man sanāca, kā es teicu, 45 mm reiz 45 mm. Bet, man it kā ir, varētu būt labāk, tāpēc es saku, ja ir otra evele, tad vienkārši tā, lai smuks sanāk 90 grādi, teiksim tās kubiņš, ja, squares. Bet ir ok, varētu būt labāk. Tātad, šitam baigi jāpērš uzmanību. Tātad, kāpēc mums ir 14 gabali? Tāpēc, ka šeit ir 7 un šeit būs 7. Un šos 7 mēs salīmēsim vienā veidā, šos 7 mēs salīmēsim otrā veidā. Tas ir paredzēts, lai sanāktu zigzags. Protams, var arī darīt savādāk, bet man uzskatā, šitais ir vieglākais veids un līdz ar to tev sanāks 2 dēlīši. Tāpēc pielikšu kameru tuvāk un jums parādīšu, kas ko kā. Tā, es ar visu savu mūldēšanu jau te aizmūldējos. Tad, teiksim tā, jums viņi visi ir šādā veidā, vai ne? Tad, ko mēs tagad darām? Šos 7 mēs līmējam atsevišķi kopā. Tad pirmais paliek, otro mēs griežam. Trešais paliek, ceturto mēs griežam. 5. paliek, 6. mēs griežam. 7. paliek. Kā jūs redzat, ir tā, ir tā, ir tā. Es personīgi izvēlējos ozolu, lai man būs ozols un iroko zigzagā, jā, bet var arī tā, kad ir padaugs zigzagā. Tad šos mēs salīmēsim šādā veidā, un nākošos mēs līmēsim šādā veidā. Viņi būs jālīmē 7 gabalus salīmējam vispirms, un tad nākošos 7 citā veidā. Tad, ja es nekļūdos, bija šādi, tad atkal uz sānu, tad atkal šādi. Tā. Un kā jūs redzat, jā, šeit jau, piemēram, šeit veidojās tas zigzag paterns. Šeit arī, šeit būs zigzag paterns. Padaugs vienkārši tas ir pa vidu, teiksim, tā kā ēniņi, jā. Un ja mēs paņemam, piemēram, šos un liekam viņus, kas tas par brāķi vispār tāds ir, liekam šeit, piemēram, lai jūs saprastu ideju, vai ne? Tad nākošo mēs liekam šeit. Un mēs liekam
šeit, ja? Tad jūs redzat, piemēram, šeit, ding, 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 ir zigzags, ja? Tad obligāti atcerieties, draugi, salīmējam vispirms 7, un pēc tam otrs 7. Šādā veidā, kā arī viņi ir, salīmējam šos vispirms, un pēc tam līmēsim šos. Let's do this. Tagad līmēsim nākošos, bet atcerieties, šiem ir jābūt savādāk. Piemēram, pirmajiem 7, ko es līmēju, ja, šis bija šādā veidā. Tad šim obligāti pirmam ir jābūt šādā veidā. Ja jūs taisat, teiksim tā, ar 6, ja, tad ir savādāk. Tad vienu to pašu var salīmēt kopā un taisīt vienu dēlīti. Bet es viņu gribu platāk, tāpēc man vajag 7. Ja. Tad līmējam kopā. Ir salīmēts, nezinu, teicu vai neteicu, šķērskoks es neliku pāri, jo man viņš izkustējās pa milimetru, es pēc tam izlaidīšu caur biezumenei. Iesaku noslaucīt lieko līmi, gaidam, lai saskalst, sacietē, un tad blēžam tālāk, draugi. Turpinājums sekos. Turpinājums. Ir salīmējies, ja. Un tagad, ko mēs darīsim, kā jau teicu iepriekšējā video, izlaidīsim caur biezumenei. Nu, plus mīnus, skatīsimies milimetrus no kāds pusītes, varbūt pa 2, ja. Tad baigi tas neko īpaši nemainīs, un tad mēs zāģēsim, un tad atkal būs līmēšana. Tāpēc turpinam, man jau tāds bez īstenībā. Tātad izlaidām caur biezumenei. Nu, es izlaidu kaut kāds 2-3 reizes no kāds pusīs, bet es centos tiešām noņemt maz nost. Ja. Tad nozāģēju galus vienā pusē abiem diviem. Ja. Un kā jau jūs redzat, tagad izskatās šādi smuki ideāli. Tad ko mēs tagad darīsim, draugi? Tagad vajag sazāģēt. Vispirms sazāģēsim vienu un atstājam viņu tādā pašā secībā, kā mēs zāģējam. Neko nemiksējam. Tad mēs sazāģēsim otru un arī tas pats tādā pašā secībā, neko nemiksējam. Un tad es jums parādīšu, kā top zigzags. Tātad šeit esmu salicis abus divus sazāģētus. Tā kā viņi bija, tā kā sazāģēja, tā arī salicis tā. Tad, nu, īstenībā var sanākt 2 mazi vai 1 mega liels dēls. Nu, izmērs, jā, nu, plus mīnus, ok. Bet es skatīšos, varbūt atstāšu 1 šausmīgu lielu dēlu. Tas man bija jātais 2, tad būs jātais vēl 1. Tad, ko mēs tagad daram? Ņemam vienu no viena, ņemam otru no otru. Un tad atkal no pirmā, tad no otrā. Tad no pirmā. Un tādā garā.
Protams, kad skaistāk izskatītos, ja man būtu padaugs šī zigzagā, ja? Bet man viņa nebija tik daudz. Bet kopsumā, ja jūs skatāties, ja? Nu, labi, viņš jau nav salīmēts, ja? Tad šeit aiziet ozols. Un šeit aiziet iroko. Bet, kad nosmērēs, es domāju, ka būs ritīgi labi, jo tad tās krāsas būs savādākas. Tādā veidā, draugi, top zigzagdēlītes. Es ceru, ka kaut ko sapratāt. Šo video es nobeigšu. Un tad, kad viņš būs salīmēts, nolīdzināts, nofrāzāts, nu jā, tas pats jau ir. Un ieļots, ja, tad es jums parādīšu, kā viņš izskatās. Bet, ja gribat redzēt video, kā es viņu turpinu, ja, to visu līdzināšanas procesu, slīpēšanu, vispārējo, tad piekomentējumu, tad es to uztaisīšu. Pēc zigi-zagi. Jo vislabāk ir, ja ir 2 tumšie toņi, 1 gaišais tonis. Tad šeit mēs liekam tumšo, šeit gaišo, šeit tumšo. Un tad izskatās ritīgi forši. Bet man, diemžēl, nav tik daudz materiāla. Bet to varbūt nākošā video. Neaizmirst uzspiest laiciņu un piesakot. Tiekamies jau nākošajā video.